Es aicināšu ieņemt vietas jau pamazām arī Sabīna Altu, SIA LaFlora attīstības direktori, profesoru Normundu Stīvriņu, SIA LaFlora zinātnisko konsultantu, vadošo pētnieku ģeoloģijas nodaļā Latvijas Universitātē, pētnieku ģeoloģijas nodaļā Tallinas Tehnoloģiju Universitātē un arī akcijas sabiedrības Latvijas Energo Vēju un Saules parku projektu atbalsta daļas vadītāju Lauri Baltiņu. Jā. Un mēs runāsim no resursa uz vērtību, zemes izmantošanas transformācija, aprits ekonomikas principos sadarbībā ar SIA LaFlora. Mērķis ir parādīt, kā aprits ekonomikas pieeja var veicināt zemes ilgspējīgu izmantošanu, samazināt ietekmi uz vidi, radīt jaunas ekonomikas un sociālās vērtības. Mēs prezentēsim ilgspējīgu biznesa modeli, tāpat arī tam seko zinātniski pamatots stāsts par tātad palūdikultūras lomu, lomu kūdras iegūst teritoriju atjaunošanu. Vēl viena svarīga lieta noslēgumā par zaļo enerģiju kā valsts ekonomikas virzītāju spēku LaFlora Energy Vēja parka piemēru. Tad būs ne tikai stāsts par to, kas ir svarīgi, kas šobrīd notiek, kādas tendences, bet arī konkrēti piemēri. Tad vēlreiz Sabīna, Normunds, Lauris, aplausi. Sākam! Mūsu tēma ir diezgan skarba, es teikšu godīgi. 10 gadu garumā esam centušies parādīt, cik apritīgi ir kūdra. Daļēji tas ir kaut kur izdevies, daļēji nē, tāpēc mēs esam ļoti cītīgi pārkārtojuši savu biznesa modeli un stratēģisko plānošanu, savu ilgtspējas modeli, apritīgumu modeli balstot pirmām kārtām uz zemes resursiem, kur mums pieder, un otrām kārtām atjaunīgo enerģiju. Tātad 2 balsta punkti, lai mēs varētu tālāk attīstīties, tālāk strādāt un strādāt zinātnē balstītos risinājumos, ko pastāstīs arī mans kolēģis un pēc tam arī konkrētāk par jau ieviestajām lietām mūsu uzņēmumā. Tātad problēmas aktualitāte mums ir tā pati mūsu mīļā kūdra, kas ir pamats mūsu darbībai, pamats mūsu iespējām izaugt, jo viņi ir vajadzīga visā pasaulē, viņi ir pieprasīti visā pasaulē, mēs pabarojam visu pasauli, apzaļumojam visu pasauli un tā tālāk. Bet problēma ir tajā, ka kūdra rada lielas CO2 emisijas, lielākās zemes izmantošanas sektorā, šobrīd 13%. Līdz ar to mums, kā zemes īpašniekam, SIA LaFlora pieder 2 lieli purvi, aptuveni 2000 hektāru platībā, jādomā, kā mēs šo te zemes resursu apsaimniekojam, lai būtu saskaņā ar šim te 3 principiem - ekonomika, sociālais un vide. Tātad mērķis, protams, ir samazināt šīs te emisijas, tas ir primāri, tātad dabā balstīt risinājumi ar zinātnisku pamatojumu, plus atjaunojamā enerģija, vēja parks, kurš jau teju drīzumā sāks arī darboties, pirmais lielākais Latvijā. Tā kā teikšu godīgi, pirmajiem būt nav viegli, bet varbūt tā teikt, tautai tomēr beigās patiks. Nu, lūk. Tātad šie pārējais soļi un atjaunīgās enerģijas risinājumi ir plānoti arī Saules parks kūdras ieguvs vietā 763 hektāros. Tātad mēs šo te stratēģiju sākām īstenot jau pirms 10 gadiem, uzstādot pirmo vēja monitoringu torni, tālāk sekojoši plānojot, ko mēs darīsim ar šīm te platībām, lai no tā iegūtu gan vide, gan ekonomika, gan mūsu reģions, vietējā kopiena, darbinieki un tā tālāk. Plus mēs plānojam šobrīd nākamo posmu, tanī brīdī, kad mums ir zaļā enerģija, mēs varam īstenot visus pārējos projektus, kas ir mūsu aizkadros stāvējuši diezgan ilgi. Tā ir zaļā industriālā zona, kur mēs plānojam iegūt arī zaļās industriālās zonas certifikātu, pirmo tāda veida certifikātu, ja tas izdosies pat pasaulē, jo šobrīd tāda certifikāta ir tikai un vienīgi reģionālā līmenī, dažās uz pirkstiem saskaitāmās valstīs. Izstrādājot šo te konceptu arī absolūti apritīgu, respektīvi tās ir siltumnīcas, lielākās siltumnīcas Baltijā šobrīd,
kas ir plānotas kopīgi ar datu centru, kur atlikuma siltumu mēs izmantotu siltumnīcā. Šobrīd ir dažādi projekti iesākti, kas ir saistīti ar cita veida atjaunīgo enerģiju, piemēram, ūdeņraža tehnoloģiju izmēģinājumi un tam līdzīgas lietas. No šāda veida projekta iegūst, protams, ne jau tikai uzņēmums, ne jau tikai tas, ka mēs varam turpināt plānot savu darbu, kompensējot kūdras ieguvēja radītās emisijas, bet iegūst viss reģions, tāpēc mēs ļoti cītīgi strādājam ar savu novadu, tātad Jelgavas novads, tas ir Kalnciem pagasts, Livbērs pagasts, mēs visi cītīgi plānojam arī to, kādā veidā ņemot vērā mūsu attīstības plānus, sagatavot cilvēku resursus šīm te visām pārmaiņām, kuras ir saistītas ar jaunām tehnoloģijām un aprites principiem. Līdz ar to tā ir arī noteikti izglītības sadaļa, kas mums ir jāņem vērā. Šāda veida piemēri ne tādā, teiksim, tik kardināli, kādi ir mūsu šie te plāni, ir jau redzami Somijā, piemēram, vējparks Igaunijā ir saulesparks un vējparks, lai aizstātu degslānekļa radītās emisijas. Un tāpat brīnišķīgs piemērs ir Dānija, Kolenburgas simbioza, kuri arī ir mūsu projekta partneri saistībā ar zaļās industriālās zonas certifikāciju. Tā kā tas viss jau pasaulē kaut kur ir, bet šāda veida modelis, un ja mums izdosies visas šīs lietas salikt kopā, kas ir arī no mūsu puses lūgums un aicinājums partnerībai, tātad investīcijas, inovācijas un šī te regulējuma bāze, kas ļoti, ļoti atvieglot mums visus šos te procesus, jo būsim godīgi. Vējparku mēs uzsākām būvēt pirms Latvijā bija šāds regulējums. Šobrīd tas pats izskatās, ka notiks ar datu centriem, ar ūdeņraža tehnoloģijām vispārējo, tāpēc mēs esam ļoti klātesoši gan nevalstiskajā sektorā, gan strādājot ar valsts iestādēm, jo mūsu pamats, kas ir kūdra, arī ir tas, dēļ kā mēs tik ļoti cīnamies par šiem te jautājumiem. Jo to pamest būtu grēks īpaši ņemot vērā to, cik ļoti šis produkts ir vajadzīgs pasaulē. Un pēc šāda gada klimatiskajiem apstākļiem, kādus mēs redzējām šajā sezonā, tas jau ir pierādījies. Visa pasaule raksta rakstus, ka viņiem trūkst kūdras. Un, pateicoties Laflorai, šī tad mazā daļiņa tiks nosakta, bet mums ir jāņem vērā arī to, ka klimats mainās, un mēs to arī redzam un izjūtam ļoti, ļoti skaidri mūsu sektorā strādājot. Bet mēs veicam dažādu veidu pētījumus, investējam lielus gan laika, gan naudiskos līdzekļus izpētē, jo visiem mūsu darbiem ir jābūt apakšā zinātniskam pamatojumam, citādi mūs īsti neņem neviens vērā. Tāpēc, kā mēs šodien ar manu kolēģi smējāmies, katrā uzņēmumā vajadzētu zinātnisko konsultantu, un tāpēc es esmu priecīgi, ka mums tāds ir. Nu, paldies, diezgan liels uzsvars, jā. Stresa nav vispār, jā. Jā, man kā no zinātnes vidus nākušam un esošam ir šī te pārēja diezgan interesanti, jo mēs katrs dzīvojam, ja godīgi, katrs savā burbulī. Mums ir, tā teikt, šī te zinātne, kas ļoti bieži mēs iekšēji kaut ko paši izdomājam un virzamies uz priekšu, un tad ir arī šī te lietišķā un reāli komersantu dzīve. Jā, tad mums ir, man ir arī kur rādīt, izrādās, jā, tad es varu. Nu, lūk, ar ko tad es strādāju? Mans tas uzdevums kā ģeologam, kā zinātniekam ir domāt, kā šīs teritorijas, kuras ir jau, teiksim, izstrādātas, kā viņas atgriezt atpakaļ apritē, un lai to izdarītu, te ir daudz dažādu risinājumu. Un tas, ko mēs jau varam redzēt, ka Eiropa jau mums sniedz šādas te indikācijas, ko tieši mēs varētu darīt šajā te virzienā. Un mums ir dažādi mērķi, kuri mums ir jāsniedz zināmā laika posmā, un kā tos visus apvienot un
ko darīt. Viens no šādiem risinājumiem, pie kā pašlaik strādāju, ne tikai viens bet arī sadarbībā ar Greifsvaldes universitāti un Ezeru purvu izpētes centru Latvijā un arī citām organizācijām. Mēs skatāmies, pētam, kā mēs varam izveidot tā saucamās tieši tā, paldikultūras. Tā ir tāda kā lauksaimniecība un mežsaimniecība mitrās, pārmitrās kūdrēnās augstnēs, jeb kūdrā. Un tā ideja ir tāda, ka mēs paaugstinām ūdens līmeni, tajā brīdī samazinās sega emisijas, mums notiek jaunas biomasas veidošanās, šī biomasa veicina ne tikai bioloģisko daudzveidību, bet arī atjauno degradētās teritorijas un veicina jaunu kūdras slāņu veidošanos. Un tādā veidā mēs asimilējam, ja paņemam no atmosfēras šo CO2 un uzglabājam kā oglekli. Lai to vispār varētu izdarīt, mums ir jāsaprot, ka ir pamats kaut kāds vajadzīgs. Tas tur nedara tikai emocijās strādāt vai pateikt, Eiropa pasaka, ka mums tas jādara un darīsim. Bet kā līdz tam nonākt? Purvs pirmkārt funkcionē, ja ir pietiekoši ūdens, un tad tālāk jau vēl citi parametri. Tad mums jāskatās, kāds ir pH atlikušai kūdrai, no kurienes nāk ūdeņi, vai tie ir tikai virszemes vai arī pazemes ūdeņi. Un tad pēdējo 2 gadu laikā mēs veicam ūdens monitoringu dažādās teritorijās šajās izstrādātajās un arī esošajās teritorijās jau, lai novērtētu, kas notiek ar ūdeņiem, tieši tā, un tad tālāk jau tas kalpo par pamatu modelēšanai. Tad hidroģeoloģiskā modelēšana, jo mēs strādājam ar teritorijām, kurās vairs nenotiek kūdras ieguve, bet netālu vēl notiek. Līdz ar to mums ir jāveido modeļi un principi, kā mēs varam paaugstināt ūdens līmeni, lai nepasliktinātu apkārtējos teritorijas. Tas neatiec tikai uz kūdras ieguves teritorijām, bet arī uz pieguļošajām teritorijām. Tas arī ļoti būtiski. Ja mums viss ir skaidrs par šiem faktoriem, tad tālāk jau mēs skatāmies, ko mēs traudzēsim. Un tas numur 1 pašlaik, uz ko mēs virzamies, ir, mēs gribētu ieteikt. Es nekur nevirzos, es varu tikai ieteikt, kā zinātnieks, tas, ko es saskatu tādā kopējā labumā, kas varētu būt arī apritē, ir šīs paldikultūras un tieši niedres, arī vilkvāles. Tad šeit ir tas cikls, kad ir kūdras ieguve, tad mēs sagatavojam laukus, kur apakšā ir jau zināts, kā šī know-how, principā, kas notiek mums šīm teritorijām, un tad mēs stādam, audzējam apzināti niedres un vilkvāls. Ir ļoti liela pretestība, protams, jo man ļoti daudz saka, ko tu ņemies, mums taču vilkvāls un niedres ir vis kaut kur, brauc pie manis un pļauj. Labi, bet tālāk ieslēdzās ekonomiskā puse, loģistika, cik tas viss izmaksā. Ja mums ir skaidri marķēta teritorija, kur mēs to darām, tad tas atvieglo tīri loģistiski. Lafloras gadījumā tur ir jau pārstrādes rūpnīca, kuru principā vajadzētu vēl pievienot klāt šo pārstrādes attīstības virzienu uz paldikultūrām, un tad jau mums skaidri definējās. Arī ir darbspēks, ko turpat ir piesaistīt un tā tālāk. Un ko tad var ražot no šiem produktiem? Jau iet diezgan lielā apjomā šie demo, dažādi projekti, kuri rāda, ka mēs varam vilkvālus izmantot kā pildu materiālu dūnām, tā kā dūna aizvietotājs, principā, jakām, spilveniem, tad ir dažādi būvniecības materiāli, plāksnes, tas arī ir ļoti būtiski. Un tas, ko mēs saskatām, atkal es vai mēs, bet tas, ko es redzu, kad varētu būt potenciāls ieguvums, būtu bioogļu ražošana. Un pašlaik mēs apzinām arī potenciāli, kur to varētu darīt. Tātad mums ir biomasa, mēs iegūstam, kūdra atjaunojās, mēs veidojam produktus. Tur jau jūs varat izsekot, ka mums ir kaut kāda apretīgums, kaut kāds zināmā mērā jau redzams. Jo tas viss ietver gan CO2 uzkrāšanu, jaunas kūdras slāņu veidošanās apstākļus un šos materiālus, izemateriālus. Tādā veidā mēs izmantojam bioekonomisko attīstību, veicinām un lokālu resursu izmantošanu. Un tā ir tā transformācija no kūdras iegūs, vismaz tajās teritorijās, kurās mēs redzam, ka to jau var darīt,
tā pakāpeniski audzēt šos te muskuļus arī ekonomiskai ieguvēji. Ja, un tad ļoti svarīgi, lai šis ir veiksmes stāsts. Jo, ja šis nebūs veiksmes stāsts, tad pārējās kūdras organizācijas un kompānijas tam nenoticēs. Ja, un te ir atkal, mēs katrs dzīvojam savos burbuļos, bet kādam ir jānāk vidutājam bez liekām emocijām, pēc zinātnē balstītiem faktiem jābūt, un tad to mēs kopīgi arī varam izdarīt. Un vēl, kas ir ļoti būtiski, mēs gaidām arī Eiropas Savienības šo te ietveru par brīvprātīgā oglekļa tirdzniecības schēmām, kas definēs metodoloģijas, kā mēs aprēķinām, cik daudz ogleklis ir uzkrāts. Jo, ja mēs attīstam šādas te polikultūru teritorijas šajās te kūdras iegūs vietās, mēs varam pretendēt arī uz brīvprātīgā oglekļa apmaksām. Ja? Tad mēs piesaistam konkrētu apjomu tonnas oglekli, un tad tam ir kaut kāda zināma monetāra vērtība. Ja? Tad mums pastāv jau metodikas, teiksim, Vācijā ir ļoti veiksmīgi ir More Futures, kas ir jau integrēta viņu šajā te sistēmā. Pastāv vēl arī Vera, Gold standarti un Social Carbon tagad ir ļoti tāds aktīvs, kuru vērts pasakot līdz arī. Un, laikam, viss man, ja? Tā, jā, es negaidītu. Bet, protams, varētu runāt daudz, bet tā īsumā zinātnē balstīti lēmumi, kur varam, to daram. Un lai mums izdodās, lai pārējie notic un redz, ka tas ir izdarāms un dzīvot spējīgs. Ja? Nu tā, paldies. Jā, liels paldies par kolēģiem par šo sākumu. Un es savukārt jums pastāstīšu par Lafloras iesākto Latvenergo tālāk iegādāto un būvēto vēju parku Laflora. Un to, kā tas iesaistās visā šajā revitalizācijas stāstā un kādu ekonomisko grūdienu tas dod valstī. Bet man šķiet, ka ir vērts pašā sākumā nolaisties no zinātnes augstumiem uz Facebook komentāru purvu. Un es domāju, ka Sabīna man piedos, ja es citēšu komentārus, kas nesen tika pievienoti vienam skaistam Lafloras ierakstam Facebookā. Tātad mēs kopā ar Lafloras komandu rīkojām vietējo iedzīvotāju vizīti vēja parka būvniecības laukumā. Līvbēras pagasta cilvēki, kas ir tūmā, kas ar Lafloru ir dzīvojuši kopā nu jau 30 gadus un paskatīties, kas tad notiek ar turbīnu būvniecību. Un cilvēkiem patika, bija skaists bildes un skaists ieraksts, un tad sakoja komentāri. 3 mani favorīti. Pirmais bija visi tautas nodevēja vienu vietu. Tad nākamais bija indiāņu bars, aborigēnu bars, atbraucis paskatīties, kā konkistadori viņiem dala stikla krellas un mēģina kārtējo reizi piemuļķot. Nu, un tad trešais bija tāds skaists un lakonisks nāvis dzirnavs. Un tie visi bija cilvēki, kas, protams, nav vietēji iedzīvotāji, kas nedzīvos vēja parka tūmā. Un kāpēc es to visu saku? Tāpēc, ka stāsts par vēja parkiem ir kļuvis par tādu, kaut kādai sabiedrības daļai par tādu reliģiskas fanātismu cīņai līdzīgu uzdevumu tos jebkurā veidā nomelnot. Tas, man šķiet, ir ļoti līdzīgs Covid vakcīnām, un tāpēc ir būtiski par to runāt un kaut kādā ziņā mēģināt argumentēt un paskaidrot, kāpēc tas ir svarīgi mūsu valstī, lai šis negatīvais naratīvs nedominētu. Mēs esam redzējuši NATO pētījumu 2024. gada, kurā ir rakstīts, ka tā ir mērķtiecīga Kremļa politika, nomelnot zaļās enerģijas attīstību Eiropas Savienības valstīs. Un otrkārt, mēs arī saprotam to, kas savukārt ir objektīvi, kad Latvijas cilvēkiem, godīgi sakot, klimata pārmaiņas, izņemot šauru grupiņu, vienkārši neinteresē. Tas ir, tā kā stāsta man citas muļķības, es uztraukšos te par savu degunu galu. Un tāpēc arī mans stāsts šeit tālāk būs par ekonomisko ietekmi, bet es aicinu jums visiem ieslēgt kādreiz
Facebook troļa režīmu un mazliet palasīt to, kas notiek. Piemēram, biedrības drosmi darīt skaistajos postos un savukārt izmantot loģiskus un racionālus argumentus, varbūt parunājot ar kādu cilvēku, kas šādi domā. Bet pēc šī garā ievada es varbūt pārlikšu un mēģināšu parādīt dažas lietas. Vispirms, jāsaka godīgi, ka mēs Latvenergo un mēs Latvija esam lielā mērā nokavējuši. Vēja enerģijas attīstības vilnis ir aizskrējis Lietuvā, tāpat arī ar saules enerģiju, un tas tūlīt notiks arī ar bateriju sistēmām. Ja jūs paskatāties šajā te grafikā, tad šis demonstrē elektroenerģijas importu visās 3 Baltijas valstīs, un ja jūs redzat to sarkano, tas ir Lietuvas ģenerācijas apjoms, kas vēsturiski ir bijis vismazākais pēc Ignalīnas atomstacijas slēgšanas, bet ja jūs redzat, šis stabiņš pakāpeniski aug. 2025. gadā tas būs vēl daudz lielāks. Ja Lietuvas deficīts vēl 24. gadā bija 5 terawatstundas, tad šogad viņi izies uz 1 terawatstundas deficītu. Ja mēs tā salīdzinām, Latvijas kopējais gada patēriņš ir 7 terawatstundas. Lietuva ir fantastiskā tempā izbūvējusi vēja un saules parkus. Viņiem šobrīd ir septembra dati, viņiem ir 2,3 gigavati pie tīkla pieslēgtu vēja parku, 2,8 gigavati pie tīkla pieslēgtu saules parku, un Lietuvā ir arī valsts subsīdija bateriju sistēmām, kas ir svarīgas sistēmas stabilizācijai, kur uz 104 miljonu kapeks atbalstu tika pieteikts bateriju sistēmas 4000 megavatstundu apmērā. Lietuva būs Baltijas enerģētikas līderis nākotnē, un mums savukārt ir jādara viss iespējamais, lai mēs viņus no tā piedestāla pirmās vietas tomēr draudzīgi nogrūstu nost un saglabātu savu pirmo vietu. Tā ir mana svēta pārliecība, un es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski visai Latvijas ekonomikai. Mēs, kā Latvenergo, protams, paši esam investori Lietuvā. Mēs esam uzbūvējuši un palaiduši 1 vēja parku, šobrīd būvējam 2. Mums ir arī vairāk nekā 200 megavatu saules jaudas un būs arī bateriju sistēma. Un ir ļoti labi, ka Lietuva attīstās, bet galvenais vēstījums mēs atpaliekam, un mums kā valstī ir svarīgi tādā draudzīgā konkurencē tomēr savus kaimiņus pārspēt, lai mēs nekļūtu turpmākos gadus 10-15 par neto importētājiem no Lietuvas, un šī nauda nepamestu valsts ekonomiku. Tas korelē arī ar ekonomisko izaugsmi. Pēc Starptautiskā valūtas fonda datiem 2025. gada 1. ceturksnī Lietuvas IKP salīdzināmās cenās ir par 28% lielāks nekā Latvijā uz vienu iedzīvotāju. Tas ir skaisti, bet tas ir arī skumji. Un skaidrs, ka Lietuva mērķtiecīgi attīsta savas ražošanas jaudas enerģētikā, viņiem ir ļoti skaists piedāvājums tālākajiem datu centru investoriem, pie tā stāsta, ka komplekss skatoties, mums ir enerģija, mums ir investīcijas atbalstoša vide, nāciet būvējiet datu centrus. Tas viss ļoti veiksmīgi griež Lietuvas ekonomikas riteni. Un mēs Latvijā aktīvi strādājam un redzam arī ļoti lielu motivāciju no LIA. Atkal jāsaka, neatpalikt no kaimiņiem un viņus pārspēt. Šeit ir minimālās algas dati. Tā jau ir novecojusi informācija, saprot, ka nākošais gads tā celsies, bet arī minimālās algas līmenī Lietuvā ir 40% pārsvars par Latviju. Labi, tās algas nevar tiešā veidā salīdzināt, tur darbdevēja sociālais nodoklis atšķirās, bet tas kopējais stāsts, kamēr mēs te plēšamies un viens otru saukājam pa tautas nodevēju, tikmēr mūsu kaimiņi vienkārši dara un būvē. Un es tiešām aicinu mums visiem no tā pamācīties. Un tas mūsu kopējais stāsts, un tūlīt arī tiksim līdz Laflorai, kāpēc tas ir svarīgi? Jo tajā brīdī, kad mums ir nepietiekams ražošanas jaudas kāp cenas, mēs to vispilgtāk redzējām 22. gadā. Mums bija ļoti liela atkarība no Krievijas importētās dabasgāzes, gan siltumam, gan arī elektroenerģijas ražošanai. Un elektroenerģija jau patiesībā no kopējā enerģijas patēriņa ir tikai kādi 15%. Tā loma augs, bet mums, ja mēs skatāmies uz sistēmu kompleksu, tad tas ir vēl vairāk. Tai brīdī bija milzīgs cenu šoks. Mēs kļuvām ļoti nekonkurētspējīgi.
Kamēr, piemēram, mūsu kaimiņi Somijā to pārdzīvoja ļoti mierīgi, jo viņiem bija savas spēcīgas gan hidro, gan vēja parku, gan arī atomstaciju jaudas, kas kā reiz tika palaistas viņu jaunā stacija. Tas faktiski parāda, ja tev ir sava ražošana, tu pārvar ārējus šokus, tu spēj mazināt cenu, un ar šo zemāko konkrētu spējīgo cenu un zaļo ražošanu tu spēj piesaistīt jaunus investorus, tos pašus minētos datu centrus, kuri nāk un veido tālāk, viņi tālāk griež to ekonomikas riteni tavā valstī. Un šeit atkal ir tas Somijas piemērs, te ir varbūt tāds ieskats Nord Pool cenās, kur mēs redzam, ka mēs kopumā izskatāmies pietiekami labi uz Rietuma Eiropas fona, mēs izskatāmies labāk nekā Polija. Mēs gan atpaliekam no Somijas un Skandināvijas ziemeļiem, bet arī tur nav nemaz tik viegli tādai jaunai ražotnei uzbūvēt, jo viņiem varbūt ir grūtības iegūt pieslēgumu. Bet ņemot vērā to, cik attīstīta valsts investīciju piesaistē un IT jomā ir Somija, cik labas tur ir cenas, mēs redzam, ka lielie pasaules spēlētāji iet tur. Google ir datu centrs, kas atrodas šeit 80 km no Krievijas robežas, un viņi 24. gadā paziņoja, ka viņi ieguldīs vēl 1 miljardu eiro šī datu centra paplašināšanā, un Microsoft savukārt paziņoja, ka kopā ar Somijas Latvenergo, jeb Fortum, kas pa 51% piedara Somijas valstī, viņi būvēs 12 jaunus datu centrus dažādās Somijas pilsētās. Šie datu centri siltuma atdos vietējā centrālā siltuma apgādē, elektrību pirks no Fortuma, un atkal jau griezīs Somijas ekonomiku un Somijas IT sektoru. Tāpēc mēs uz to skatāmies, tuvākais piemērs ir pavisam tuvu, tepat 80 km no Rīgas, tā ir Lietuva, un mazliet tālāk Somijā ir vēl spēcīgāks, brīnišķīgs piemērs, kā šajā ziņā attīstīt savas valsts ekonomiku. Un tad, ja mēs to aizvedam līdz Laflorai, tad mums ir tiešām liels prieks par Lafloras komandas iesākto darbu, un Sabīna man neļaus samalot. Šķiet, Uldis teica, ka pirmais darbs sākās 2014. gadā. 15. Parks sāks ražot 26. gadā. Tātad tie ir pilni 11 gadi no idejas līdz realizācijai. Bet ko tas dod jau būvniecības procesā? Mēs redzam to, ka ja parka kopējie kapitāla ieguldījumi pārsniedz 185 miljonus eiro, tad no tiem mazliet vairāk nekā 95 miljoni eiro ir līgumos ar Latvijas uzņēmumiem. Īpašs prieks par uzņēmumu Consolis, kas sadarbībā ar Vācijas vēja turbīnu ražotāju Nordex saražojas dzelzbetonu torņus, kas arī pirmoreiz Baltijā tiek izmantoti, un nevis mēs vedam tērauda torņus no Indijas vai Ķīnas, bet mums ir savs dzelzbetons ražots tepat robežos, kur rūpnīcā tika pieņemti papildus 100 darbinieki ar reālām darba vietām. Un tad tālāk tā ķēde, kas tajā visā spēja iegūt, ir ļoti plaša, sākot, pati Laflora, būvniecības ģenerāla uzņēmējs ir UPB nams, viņiem ceļus būvē uzņēmums IGATE, piegādes nodrošina Ursus Forwarding loģistikas uzņēmums, Ventspils ostai, tas ir iegums, Latvijas universitāte pēta putnus un organizē putnu monitoringu. Mēs vienkārši vēlamies parādīt, ka tā ķēde tādā ziņā ir ļoti plaša. Laiks ir nepielūdzams, tāpēc es domāju, ka varbūt šajā brīdī tiešām arī ir jāapstājas, bet es aicinu mums visiem padomāt, ka esam par to, lai mūsu valstī kaut kas notiek un tiek ieguldīts, jo tas ļaus mums visiem un mūsu bērniem dzīvot bagātākā sabiedrībā. Paldies! 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 Un tad atgādinājums pēc šīs uzrunas ir, ka balstāmies faktos, balstāmies reālos dzīves gadījumos un nevis teoretizējumu. Paldies jums! Paldies! Vēlreiz!